Esiet sveicināti podkāstā Aiz durvīm. Ar jums šodien kopā būšu es Luīša Špaka. Un Valērija Dimitrieva. Un mēs esam sasnieguši mūsu 6. epizodi, kurā mēs tiekamies ar jaunu sievieti, kura ir sasniegusi kaut kādu savu izvirzīto mērķi. Un, lai šo sasniegtu, viņa ir gājusi pāri dažādiem izaicinājumiem. Un šodien pie mums studijā ir ieradusies Liepainiece Viktorija Jansone. Un Viktorija ir studente. Viņa studēja Liepājas Rīgas Tehniskajā universitātē. Taču vēl Viktorija vada pati savu uzņēmumu, kurš atvērās šī gada 24. janvārī. Un tā ir mākslas telpā Veranda. Čau, Viktorija! Čau! Tad vairāk varbūt tās pastāstīja par pašu šo uzņēmumu, kā tu nonāci līdz viņam. Sapnis par savu vietu, savu bāru, savu restorānu bija jau labu laiku. Bet manā vecumā teikt labu laiku, tas nozīmē 6 mēnešu apmēram. Un tas bija viens no mērķiem, kas ir 5 gadē, 10 gadē. Bet tas notika krietni ātrāk, kā bija plānots. Vienkārši apstākļi tā sakrita, un laikam jau ka labi, ka tā. Un aizvērās man iepriekšējā darba vieta, un tieši šajā pašā vietā bija pieejamas telpas, un tad, izmantoju iespēju. Bija līdzekļi, un tad, dzima šī ideja, dzima pati mākslas telpa, un tā mēs tagad darbojamies. Tev bāra vadīšana arī nav nekas svešs, jo tu pirms tam, kā jau arī pats tikko minēji, strādāji bārā Kuršs Putns, kur arī tu patiesībā vadīji savā ziņā. Tu rakstīji kaut kādus dokumentus un visus kārtoji šīs mazās lietiņas. Kas bija tie tavi lielākie izaicinājumi, esot gan bārmenē šajā bārā iepriekšējā, gan arī kārtojot visus dokumentācijas, kas ir nepieciešamas bāra vadīšanai? Tā, kā jau tu teici, tā man nebija pilnīgi sveša lieta. Es biju saskārsies ar pasūtījumu veikšanu, darbinieku atlasi un visu pārējo, kas notiek mazā uzņēmumā. Bet tad, kad tu dabūji vēl papildus pozīciju, kas ir uzņēmuma vadītājs, tad tev nāk klāt visas šīs tehniskās lietas, kas ir PVD atļaujas, dažādas alkohola licences, kārtošanas. Un man ir jāsaka liels paldies, ka man ir ļoti spēcīga juridiskā aizmugure, kas ir mana mamma, kas uzņēmās šo visu, kamēr es biju prom Grieķijā. Un viņa nokārtoja ļoti daudz no šīs papīra sadaļas. Bet tās ir tās lietas, ar ko tu saskaries, un ir ļoti forši strādāt vadošā amatā citā uzņēmumā, kad tev ir tas gala cilvēks, kam beigās nodot tās problēmas. Ir pilnīgi savādāk, kad tu esi tas vadītājs un tu esi tas cilvēks, pret kuru atdurās tās visas problēmas, ar kurām cilvēki nāk. Un tad tev viņas ir jārisina beigās. Vai tev, tad, kad tev uzticēja šo darbību Kuršas Putnos, vai tev tad nebija bail sākt to vispār darīt? Vai tu jau pirms tam biji zinājusi, kā to visu dara? Tas notika kaut kā ļoti organiski. Tas sākās ar pasūtījumu pieņemšanu, un tad tu satiecies ar tiem piegādātājiem. Un tas notiek tā, ka tev palūdz vienu reizi, hei, vai tu vari pasūtīt šo, un tad tev beigās māca jau kā komunicēt ar cilvēkiem, kā savienoties ar jauniem piegādātājiem un visu pārējo. Tā kā tas notika kaut kā darba gaitā, un tas vienkārši apauga, un vienā mirklī tu saproti, es esmu bārmenis, un tu skaties 3 mēnešus vēlāk, ka hei, es esmu attapusies tur pāris pakāpienus augstāk, un es jau menedžēju to mūsu mazo kolektīvu, un es veicu tos pasūtījumus un visas tās lietas. Un šī telpu iegāde, vai tev šīs telpas tev likās, ka kaut kādā brīdī nāk kā tāda dāvana tev, tad, kad tu viņas pārpirki? Mēs šīs telpas īrējam, tieši tāpat kā iepriekšējais uzņēmums. Līdz ar to, es to neuztveru kā dāvanu, es to uztveru tieši tāpat kā tu īrē dzīvokli, kurā tu dzīvo. Es to neuztveru kā pilnīgi savu, bet tā verandas konceptu es uztveru kā savu, un es viņu auklēju kā bērnu pa lielam, un es nevaru arī šobrīd pateikt,
kāds ir verandas koncepts tieši konkrēti, kāda ir mērķa auditorija un vispārējais, jo mēs esam 2 mēnešus vaļā, un tieši tāpat kā bērns aug un attīstās ar savu personību, tieši tāpat veranda attīstās, un katrā nedēļas nogalē tu saproti, ka cilvēki grib šo, cilvēki grib to, mainās sezonāli un vispārējais, un vienkārši tu audz kopā ar to uzņēmumu, un nav tā, ka man viss ir skaidrs un es varu super darboties. Tas vienkārši notiek laika gaitā. Tu arī studē uzņēmēju darbību, un vai tas sasaucas kopā ar šo bāru vadīšanu iepriekš un arī tagad šī brīža bāru vadīšanu? Ir ļoti forši studēt, jo īpaši uzņēmēju darbību, ja tev ir praktisks piemērs, kurā to visu likt iekšā. Jo tas, ko tev iemāca teorijā, piemēram, tev stāsta par darba līgumiem, ir super forši, ka tu vakarā aizej uz darbu un, hei, tev nāk jauns darbinieks, tu viņam taisi to līgumu un tu atceries to, ko tev stāsta lekcijās. Tam es redzu tā, ka pievienoto vērtību, ka tu strādā tieši uzreiz jau tajā nozarē, bet ļoti reti, kad cilvēkam, kurš mācās bakalaura biznesā, būs tāda iespēja. Tāpēc es esmu ļoti pateicīga, ka man bija kursus putni, kuros es jau bišķi tā kā jau pamēģināju, kā tas ir. Un tad tagad man ir tas uzņēmums, kurā es varu visu pēc kārtas vienkārši ņemt un skatīties un likt uzreiz pielietot praksē. Jā, teorija ar praksi apvienot vienlaicīgi. Man liekas, tas tāds milzīgs bonus ir, jo to, ko tu iemācies praksē, tu nekad neiemācīsies augstskolā. Jā. Un vai tas, kad varbūt tās tu zini šīs visas mazās niansītes, vai tas tev atšķir no tiem citiem taviem kursabiedriem, vai tu jūti tādu bonusiņu, kā jau arī pat minēja, ka tas ir riktīgi forši, vai tu jūti tādu zinošāku bonusu sevī nekā savos kursbiedros? Es nemācēšu, tas nav gluži bonus, bet tas, ko es piefiksēju kopš verandas atvēršanās, ka es visus savus universitātes mājas darbus cenšos maksimāli apvienot ar darbu. Respektīvi, ja man mārketingā būs iedots taisīt reklāmas kampaņu, es to taisīšu caur verandu, tā lai es to visu savienot kopā un man būtu jau materiāls, ko publicēt sociālajos tīklos. Tas laikam ir tas bonus, ko es redzu, kad vienkārši 2 vienā. Un nezinu, kā man kursabiedrs to skatās, jo šis uzņēmums ir jauns un katrs patiesībā kaut ko jau dara. Vienkārši tas nav tik publiski. Kādam ir kaut kāds produkts, kas ir izstrādes stadijā vai jau tiek pārdots, vienkārši tas nav tik publiski izlikts, kā, piemēram, vieta, uz kur tu vari aiziet jebkurā brīdī. Bet jā, katrs no manu kursu studentiem darbojās, dara kaut ko un īpaši neatšķiros, manuprāt. Kā tu vispār nonāci līdz tam, ka tu vēlētos atvērt savu bāru? Tas viss sākās ar to, ka es pabeidzu vidusskolu, un es biju tas cilvēks, kuram nepavisam nebija skaidrs, ko es gribu darīt tālāk. Es abrīnoju cilvēkus, kuriem 9. klasē bija skaidrs, ka es gribu būt ārsts, es gribu mācīties juristos, es gribu darīt to. Man 11. klasē likās, ka es būšu programmēšanas inženiere, kas bija ļoti augsts mērķis, jo man vienkārši patika viena no stundām, kas mums bija, kas bija programmēšana, man šķiet, jā. Un tad pēc 12. klases izlaiduma es dabūju visus savus papīrus un pienāca tas mirklis, kad man bija jāiestājas. Un es iestājos Liepājas universitātē. Prioritātē es liku programmēšanas inženierus, un otro es liku biznesa organizāciju un vadību. Un es ļoti zināju, ka man vecāki grib, lai es būtu tā programmētāja. Tas netika tā tieši pateikts, bet to es nojautu, jo biznesa vienmēr ir tāds, ka biznesa organizācija viss pabeigs. Ja tu nezini, ko mācīties, mācies biznesu. Un es tiku uz tiem inženieriem, un man atnāca tā atbilde, ka es tieku, un tajā dienā es sapratu, ka es to galīgi negribu, bet nebija īpaši daudz atpakaļceļi, un es sapratu, ka es izlaidīšu to gadu. Un tajā gadā es nemācījos pēc vidusskolas. Aizgāju strādāt par viesmīlu restorānā un Hot Potato Liepājā. Un Hot Potato īpašniekiem piederēja arī kursus putni, kuros es vēlāk strādāju. Un visu vasaru es nostrādāju Hot Potato, izlīdzēju uz 1 maiņu kursus putnos, varbūt uz 2.
Un pēc tam 2 maiņām es jau sāku saņemt arī kursus putnu grafiku, kur man bija jāierodas, un lēnām es aizgāju no tā restorāna uz bāru, jo es sapratu, ka man labāk patīk tā komunikācija, kas ir tieši tā kā aci pret aci, ka es viņu apkalpoju, mēs parunājam, un tas viss ir daudz brīvākā gaisotnē kā restorānā. Jā, un tad sākās tā kursus putnu ēra, sauksim to tā, ka tas bija mans pamatdarbs. Tad es iestājos vēlreiz biznesa organizācijas un vadības fakultātē Liepājā. Tomēr nonāca līdz Jā, bija tas apdomas gads, un tad es nonācu tomēr līdz tam, ka tas man patīk. Un argumentējot arī savu viedokli un to lēmumu, tad arī mani vecāki jau bija tādi pozitīvāki, ka jā, ja šis ir tas, ko tu vēlēs darīt, tad, protams, un te nu es esmu. Un tagad iet Liepājas universitātē RTU Liepājas akadēmijā. Man iet 2. gads, kur es jau tūlīt būšu pabeigusi. Vēl 2 ir priekšā, bet pusi ir nolausta. Un ļoti vērtīgi, un vienkārši šis viss pierāda to, ka tā tam bija jābūt ar visu to, ka es pārdzīvoju toreiz, ka es gadu nemācījos, un man visi draugi apkārt mācās, un man likās, es savā ģimenē arī esmu pirmā, kas ir pateikusi nē, tur universitātē uz kaut kādu laika posmu, un tu nezini, ko darīt, un tu esi vienkārši viesmīlu bārmeni, un tev liekas, kur likties, bet tas viss saliekas tik ļoti tā organiski, ka tu saproti, ka tā tam ir jānotiek. Nu, negluži zvaigznēs ierakstīts, bet uz to pusi kaut kas, un tā. Cik ilgi jums prasīja izveidot pārmaiņas savā jaunajā bārā, savās telpās? Kas bija jāmaina un cik ilgu laiku tas aizņēma? Laiks bija ļoti ierobežots, jo telpas mēs paņēmām, kursus putni aiztaisījās augusta beigās, pēdējā augusta nogalē. Paņēmām telpas, no 1. septembra mums sākās nomas līgums. Es septembra beigās devos Erasmus braucienā uz Grieķiju, atstājot to visu, negluži pašplūsmā, bet uzticot ļoti tuviem un uzticamiem cilvēkiem sev, un atstāju to savu redzējumu, kā es gribu, lai tas viss izskatās, kāda ir tā mana doma un iecer, un aizbraucu uz Grieķiju uz 3 mēnešiem, atgriezos īsi pirms Ziemassvētkiem, un viss jau bija gatavs, bet vizuāli nekas diži laikam nav mainīts. Nolakoti koka dēļi, bišķiņi piekrāsotas kaut kādas sienas, bet vairāk nekas. Un, tas koncepts vienkārši, ka tev mainās, jo kursus putni bija tāds ļoti underground, un šobrīd veranda arī it kā ir underground, bet es gribu arī, lai tur nāk daudzveidīgāka publika, kā vienkārši mākslinieki un tikko pilngadīgi cilvēki. Kā tas ir? Jo kursus putns arī pat atceros, kad vasarā tur vēl iegāja kāds savādāka veida, bet ziemas laikā noteikti ir tikai mākslinieki. Nu, tad tagad verandā, cik esmu pāris reizes ieklīdusi, var redzēt, ka tā publika mainās. Un viņa ir tāda pašplūsmā. Arī veranda, man liekas, tādā foršā pašplūsmā aug katru nedēļu. Tāds arī bija tas mērķis, ka neiet runa par to, ka man nebūtu patikusi kursus putnu publika, bet atceroties teicienu, ka no bohēmas nepaēdīsi, tad tu nevari īsti dzīvot tikai uz to, ka cilvēkiem patīk vieta. Tur jādzīvo arī no tā, ka cilvēki pie tevis iegādājas tos pašus dzērienus vai ko tu piedāvā, jo ņemot vērā, ka mēs organizējam pasākumus verandā bez maksas, tad tā doma ir tāda, ka cilvēks nāk un viņš vismaz iegādājas dzērienus pie manis. Un gribas, lai tā publika ir daudzveidīga un lai visi ir draudzīgi savā starpā, un tad tā mēs tagad to veidojam, uz ko mēs ejam, kāds ir tas mērķis. Nemācēšu pateikt, jo tāds gluži konkrēts nav nosprausts, bet aizpildīt, gribas, lai tas nav vienkārši bārs, bet tā ir vieta ar pievienoto vērtību. Respektīvi koncerti, pasākumi, semināri, daudz dažādas lietas, lai aizpildītu vienkārši tās nedēļas nogales, un cilvēks iziet ārā uz dzērienu, bet viņš var arī uzzināt kaut ko vērtīgu vai paklausīties labu mūziku. Tāda ir tā doma. Jā, arī, kas man liekas ļoti interesanti, ka tas nav vienkārši bārs veranda, bet ka tā ir mākslas telpa veranda. Jā, par to nosaukumu mākslas telpa es gribēju kaut ko super oriģinālu, jo Liepājā nav mākslas telpa.
tas bija pa lielam tas stāsts, jo Kurses putni bija kultūrvieta. Un tagad domājot, varbūt kultūrvieta būtu labāk pat, tāpēc, ka ir koncerti, ir viskaut kas, ir tie paši semināri, un ir doma par izstādēm, fotoizstādēm, mākslas izstādēm. Vienkārši ir jāsaprot tā loģistikas puse. Un kultūrvieta laikam būtu atspēkojusi to labāk, jo mākslas telpa cilvēki ir tā ļoti tendēti domāt, ka māksla tas ir tikai gleznās, ka māksla tev nebūs tur koncerts, dzejas vakars. Bet, jā, par to nosaukumu tas tā, bet galvenais bija tas, ka ir kaut kas vairāk par bāru, ja bārs ar pievienoto vērtību, un tad tā ir vai nu kultūrvieta, vai nu kultūra telpa, vai nu mākslas telpa. Jūs ļoti ātri pārgājāt uz jauno kafejnīcu, jums bija tā kā ierobežots laiks, kurā jāveic tās pārmaiņas, vai jūs paši gribējāt visu ļoti ātri sakārtot? Mēs paši gribējām ļoti ātri visu sakārtot, ņemot vērā, ka es strādāju Kurses putnos, un es atgriežoties no Grieķijas būtu bez darba. Tad bija tā doma, ka es atgriežos un uzreiz liekos iekšā verandā. Otrs ir finansiālā puse, ka finanses bija, bet, protams, tās arī ir ierobežotas, un maksāt nomu un remontēt, un tas viss, tā, ka, ja tas ieilgtu, tu beigās tikai izliec to naudu, nedabonot neko atpakaļ. Jā, un tad tīri tā, atvērt bāru janvāra beigās nav tā gudrākā ideja, to es arī apzinājos uzreiz to darot, bet beigās tas viss ir ļoti labi sanācis, un ir laiks iestrādāties līdz vasarai, tāpēc, ka Liepāja vasarā ir ļoti piepildīta un ļoti darbīga. Tu vari atlasīt personālu, tu vari saprast kaut bišķiņu to virzienu tai vietai, un cilvēki arī tagad sāk apzināt tā kā bāru, un, jā, patiesībā ļoti labs laiks, kad mēs sākām darbību, tūlīt jau būs vasara, tagad arī mēs lēnām iestrādājamies, un kaut kā tā. Kas bija tie lielākie izaicinājumi, un ir vēl projām vadot bāru? Viena laikam ir tā juridiskā puse, tā papīra puse, bet, kā jau es minēju, man ir mamma ļoti labi juristi, kas man ar šo visu nodarbojas, un es varu, ja man ir kādas neskaidrības, to visu var nosūtīt viņai, un viņa man palīdz ar visiem papīriem un visu pārējo. Otrs laikam ir tas, ka tev ir tā atbildības sajūta milzīgā, ko es nevaru izskaidrot, jo arī tās pāris dienas pirms atvēršanās, un arī tajā 24. es atceros, es braucu uz verandu, un mamma veda, un viņa man ir drausmīgs uztraukums. Es nezinu, ko gaidīt. Es zinu, ka atnāks mani draugi, mana ģimene, manas paziņas, tā kā tie standarti cilvēki, bet es nezinu, ko cilvēki domās, un vai viņi salīdzinās Kurses putnus ar verandu, kas patiks labāk, ko man teiks, un tā tālāk. Es teicu, man ir nežēlīgi liels satraukums par to, kā tas viss notiks. Un mamma to pielīdzināja bērnu nākšanai pasaulē, un labi, ka es vēl to nevaru pielīdzināt, ka man šobrīd nav vēl pašai bērnu, bet visticamāk jau tā ir, ka tev kaut kas tik liels dzīvē notiek, ka tu uztver to tik ļoti tā kā sev klāt personīgi, un tā vieta, jebkas, ko man saka, es to uztveru personīgi, un es neredzu to arī kā sliktu lietu, jo tā ir mana vieta, kurā es gribu, lai cilvēkiem patīk. Tur ir mani draugi, manas paziņas, tā mūzika, kas skan ir tāda, kas man patīk. Viss interjers ir tāds, kā man patīk. Cilvēki pa lielam nāk ciemos pie manis. Un gribas, lai visiem viss ir forši, visiem viss ir labi. Tas izaicinājums šī ir pirmā nogale, kad es esmu aizbraukus prom no turienes, un bārs vēl nav vaļā, un es esmu uzrakstījis jau kaut kādas 30 ziņas ar to, kā šim vakaram vajag aiziet, ko vajag vēl izdarīt, ko vajag darīt atverot bāru, ko vajag darīt aizverot bāru. Un neiet runa par to, ka es neusticos saviem darbiniekiem, es viņiem uzticos un viss ir kārtībā. Vienkārši tā sajūta, ka tu neesi uz vietas, un tu pats neredzi, kā tas notiek, un tev laikam kaut kāda nedrošības sajūta ir iekšā, bet es domāju, ka tas arī laikā aizies tāpat. Jā, tāda pirmā reize. Jā. Tas tāpat kā tev mamma jau salīdzināja, ka ar bērnu piedzemdēšanu līdzīgi kā ar bāru atvēršanu, tas tāpat kā atstāt bērnu pirmo reizi, piemēram, pie kāda cita. Jā. Kā tu tiec galā ar šiem visiem izaicinājumiem, kas tev šobrīd ir? Kā tu, piemēram, tiec galā ar to, ka tu šobrīd esi prom? Kā tu tiki galā ar to nenormāli lielo stresu pirms atvēršanās?
Tas stress pirms atvēršanās man parādījās burtiski pēdējās dienās, jo visu to laiku, kamēr es biju Grieķijā, man tas likās super tālu. Es dabūju visu laiku bildes tur ar kaut kādām krāsotām sienām, un vai mēs liekam šādas tapetes vai tādas tapetes. Man likās, tas vēl tik tālu, tas vēl, Un tad ir tas moments, kad es atgriežos mājās uz Ziemassvētkiem. Protams, pirmā lieta, ko es izdarīju, ir aizbraukt uz verandu, apskatīties, kā viņai iet. Un es vēl krāsoju sienas un domāju, ka vēl 2 nedēļas, vēl 3 nedēļas, blā, blā, blā. Un tajās pēdējās 3 dienās, protams, viss beigās tika atstāts uz pēdējo mirkli. Un tad nāca tas satraukums. Kā es ar viņu tiku galā, man nebija īsti nekādi ne rituāli, nekas. Tu vienkārši turpini strādāt, un laikam tas, ka tu esi tajā darba plūsmā, tur tev ir viss tas dienas grafiks tik saspringts, ka tev ir satraukums, un tas satraukums, protams, parādās lielāks, kad ienāk kāds no malas un pasaka tur 2 dienas pirms atvēršanās, jums te gan vēl daudz jādara, un tad ir tāds, es zinu, tā ka tu man nepasaki neko jaunu. Bet jā, tu vienkārši nolauz to momentu līdz tai atvēršanai, un tajā atvēršanās vakarā tu uztaisi pirmo kokteili, un tev liekas, ka būs jau labi, un bija jau, protams, labi, viss jau bija kārtībā. Bija, man liekas, pat tiešām nenormāli labi, jo rindas bija tādas, ka es agrāk nekad, man liekas, nebiju kursus putnos redzējis tik milzīgu skaitu ar cilvēkiem, cik verandas atvēršanas dienā. 24. janvārs bija tāda kārtīga augusta diena, apmēram, kad cilvēks stāv rindā, bet tas jau loģiski jaunai vietai vēl jau vairāk, ja kaut kas ir bišķiņ pietrūcis pagalmā, jo, respektīvi, ir kokteļbārs, ir alus bārs, ir restorāns, un trūkst kaut kas starp kokteļbāru un alus bāru. Tie bija kursus putni, tā tagad ir veranda. Un, cilvēki 3 mēnešus bija noilgojušies pēc vietas, kur vienkārši pasēdēt kā dzīvojamā istabā, tikai satikt vairāk cilvēkus. Un kas ir tas tavs vislielākais atbalsts? Tu jau minēji, ka tava mamma juridiskajos jautājumos, bet kas vēl ir tas tavs vislielākais atbalsts šajā visā verandas trakumā? Patiesībā visi cilvēki, kas man ir apkārt, ir izrādījuši milzīgu atbalstu man, ko es negaidīju. Es, protams, gaidīju atbalstu no savas ģimenes, un mans tētis remontēja verandu, līdz ar to viņš arī man ir ļoti liels balsts, un vēl joprojām viņš arī atbild par visu saimniecības daļu, kas ir verandā, ja tur kaut kas notiek. Jā, mamma, kā jau minēju. Protams, māsas, brālis, visi pārējie, bet tas paziņu loks, kas ir audzis kopš es strādāju apkalpojošā sfērā, tas ir tik ļoti noderīgs bijis šajā laikā, rēķinot, ir grupas, kuras es iepazinu jau putnu laikā, kuras es tagad ņēmu verandā, kuri paši raksta, ka, hei, ir jauna vieta, mēs dzirdējām, gribam atbalstīt, gribam braukt ciemos, tad ir tehniskie cilvēki, man ir jomas, kurās es neorientējos vispār necik, piemēram, tehnikā, un tad ir tehniskie cilvēki, kas man palīdz. Visi ir ļoti, ļoti izpalīdzīgi un neprasot atpakaļ neko, tikai tāpēc, ka grib, lai izdodas, jo tas procents patiesībā no jaunām vietām, kas beigās strādā un ir veiksmīgas, ir ļoti maz, diemžēl. Un tad visi savu roku pieliek, lai tā veranda sāktu strādāt, turpinātu strādāt un būtu veiksmīga. Jā, un runāt par kaut kādu morālo atbalstu, draugi apkārt, tie tuvākie draugi, kas ir ļoti saprotoši, ka man ir šobrīd ļoti daudz darba un es nevienmēr atbildēšu uz kaut kādām ziņām, bet es zinu, ka viņi vienmēr būs blakus. Un tas apstiprinās ar to, ka visi mani draugi nāk katru nogalu uz verandu tikai dēļ tā, ka es strādāju. Viņi man sēdēs otrajā bāra pusē un atbalstīs ar to, ka viņi tur ir. Un tas ir vienīgais veids, kā mēs varam tikties, bet tajā pašā laikā labāk tā nekā nekā. Un, jā, tas laikam ir tas lielākais atbalsts. Un ko tu novēlētu citām jaunām sievietēm, kurām varbūt tās arī pēc vidusskolas beigšanas viņas ir nolēmušas, ka viņas nemācīsies? Ko tu novēlētu citām, kuras arī grib kaut ko tādu savu izveidot? Es teiktu, galvenais ir mēģināt, jo, tāds banāls teiciens, bet nepamēģinās, neuzzinās, un ja ir iespēja un ja ir rocība,
jo man vienai pašai tas nebūtu izdevies nekādā veidā, ne finansiāli, ne morāli, nekā. Tad, ja tev ir iespēja, tad dari to, mēģini. Nu, sanāks, nesanāks. Nu, protams, ir neskaitām daudz gadījumu, kad tev nesanāk. Tu sāc to lietu, un lai kā tu gribētu, lai tas aiziet, nu, tas vienkārši neaiziet. Bet, jā, galvenais mēģināt, un ja ir tā situācija, ka tu nezini, ko darīt pēc vidusskolas, nu, īpaši galvu nelauzi, nu, sāc strādāt, saproti, ka kādā virzienā vismaz tu nākotnē gribi darboties, tas organiski visticamāk atnāks, jo sasaucoties šobrīd es savā uzņēmumā esmu bārmene un pasākuma organizatore, un tā pasākuma organizēšanas daļa man ir viena no mīļākajām daļām visos manos pienākumos, un to es patiesībā varu ļoti labi sasaukt ar to, ka es vidusskolā un pamatskolā darbojos līdzpārvaldē, mēs ar tevi kopā taisījām pasākumus, un tas viss beigās tā ķēde aiziet līdz pat sākuma skolai, kad tu saproti, ka tev šīs lietas ir saistījušas, tev vienkārši ir jāaug un jāmēģina daudz dažādas lietas, jāiesaistas pēc iespējas vairāk projektos un jāsaprot, nu, ko tu gribi darīt tālāk. Bet sēdēt un domāt, es nezinu, kas es gribu būt, visi apkārt zina, kas viņi grib būt, nu, nav īsti jēga. Tā kā, jā, galvenais darboties, galvenais mēģināt un uzdrīkstēties. Man liekas, tāds ļoti skaists noslēgums šim podkāstam, jo, kā jau arī citos mums ir izskanējis, ka, nu, kas tad var būt sliktāk, ja ne pamēģināt, nu, nesanāks. Mēģinās atkal. Varbūt tad sanāks. Teiksim tev lielu paldies, ka tu varēji izrauties no Liepājas un būt ar mums šodien šeit šajās Latvijas universitātes telpās. Paldies tev, un mēs tev novēlam lielu izdošanos un tiekamies verandā. Paldies jums, gaidīšu ciemos. Ar jums šodien kopā biju es Luīša Špaka un Valērija Dimitrieva. Klausieties mūs Spotify un YouTube, un tiekamies jau nākamreiz. Atā!